8 maija Savienoto Valstu aviācijas bāzes kuģa grupa, kuru vada USS George H.V. Bush, ir bloķējusi Omānas līci. No 10 dīkstāvē esošo kuģu 2 izceļas uz pārējo fona, jo tie lēni, bet pārliecinoši virzās uz netālu esošu Irānas ostu. Tie ir Irānas karogu nesošie naftas tankuģi MTC Star 3 un MTC Sevda, kuri abi šobrīd tieši pārkāpj stingros Savienoto Valstu jūras spēku noteikumus. Hormuza šauruma blokāde. Ir pagājušas vairāk nekā 3 nedēļas, kopš šī blokāde tika izziņota. Katrs komerckuģa kapteinis, kurš pārvietojas caur šo apgabalu, tagad jau zina šauruma noteikumus, kā arī to ievērošanas nozīmi. Un, ja viņi to nedara, ASV kara kuģi ir gatavībā. Iznīcinātāji stāv mierā uz ūdens virsmas, bet reaktīvie lidaparāti patrulē mākoņos augšā. Katrs kapteinis reģionā zina, ka draudi ir ļoti reāli. Bet Star 3 un Sevda neapstājas. Tie turpina ceļu uz savu galamērķi, kamēr amerikāņu FA-18 Super Hornet iznīcinātājs riņķo debesīs virs tiem. Pavēle nāk no Amerikas Savienoto Valstu centrālās pavēlniecības CENTCOM. Irānas tankuģi ir nekavējoties jāpadara nekustīgi, jāatspējo, nevis jāiznīcina. Tā ir svarīga atšķirība. Nav tā, ka ASV nespētu šos kuģus uzspridzināt vai nogremdēt līdz jūras dzelmei. Bet tie nav ienaidnieka kara kuģi, tie ir komerciāli tankuģi ar apkalpes locekļiem uz klāja, kur vienkārši dara savu darbu un izpilda pavēles no augšas. ASV nav jānogalina civiliedzīvotāji vai jānogremdē kuģi, lai nosūtītu vēstījumu, bet tā nevar ļaut tiem turpināt. Dažu minūšu laikā FA-18 nolaižas virs pirmā no 2 kuģiem, gatavs veikt triecienu ar nevainojamu precizitāti. Mašīna telpa ir stipri bruņota, tāpēc pilotam nepieciešams tiešs ceļš uz piedziņas sistēmu, nepieskaroties ārpusē. Viņu mērķis ir 6 pēdas, lats izplūdes caurule. Tuvojoties savam mērķim, Super Hornet pilots nofiksē mērķi ar tēmēšanas datoru un sagatavo savu ārkārtīgi precīzo ar lāzeru vadāmo bumbu. Jūras spēki nevēlējās veikt tik riskantu šāvienu, taču viņi bija spiesti to darīt. Tieši 10 nedēļas agrāk, 28. februārī, ASV un Izraela iesaistījās tiešā karā ar Irānu, kā rezultātā tika nogalināts valsts augstākais līderis Ajatolla Ali Hamenei. Turpmākajās dienās un nedēļās liela daļa Irānas militāro spēku tika iznīcināta, un kad gandrīz nebija palikušas citas iespējas, valsts ķērās pie tā, lai bloķētu satiksmi caur Hormuza šaurumu, vienu no pasaulē svarīgākajiem ūdensceļiem, pa kuru plūst 20% no pasaules naftas piegādēm. Tūkstošiem kuģu pēc tam palika iesprostoti, un naftas cenas strauji pieauga, kamēr ASV izmēģināja vairākas stratēģijas, lai pārautu blokādi un atkal atvērtu šaurumu. Situācija krasi mainījās 12. aprīlī, kad ASV viceprezidents J.D. Vance paziņoja, ka iecerētās Pakistānas miera sarunas starp ASV un Irānas spēkiem ir izgāzušās, ka abas puses nav spējušas panākt vienošanos un ka šīs ziņas ir daudz sliktākas Irānai nekā ASV. Vēl tajā pašā dienā prezidents Donalds Trumps sīki izklāstīja, ko šīs sliktās ziņas nozīmē Irānai, paziņojot, ka ASV spēki oficiāli pārņem Hormuza šaurumu kontroli. Viņš piebilda, ka ASV sāks iznīcināt mīnas, ko Irāna bija izvietojusi šaurumā. Un dienu vēlāk viņa plāns tika īstenots. CENTCOM skaidri paziņoja, ka jebkurš kuģis, kas iebrauc vai izbrauc no Irānas ostām vai piekrastes teritorijām, tiks apturēts, kamēr visi pārējie kuģi varēs brīvi turpināt ceļojumus uz jebkuru citu ostu reģionā, kas nav Irānas. Blokādes organizēšana šaurā, bet ārkārtīgi ietekmīgā un apstrīdētā ūdensceļā nav viegls uzdevums, un ASV neatteicās no nekā, lai to īstenotu. Tika izvietoti tūkstošiem karavīru, 100 lidmašīnu un vairāk nekā 200 lielu kara kuģu. Šādam spēkam vajadzēja būt pietiekamam, lai iedvestu bailes jebkura kapteiņa vai komandiera sirdī, pat tikai apsverot domu nepakļauties amerikāņu pavēlēm. Taču ilgi nebija jāgaida, līdz notika pirmie nepakļaušanās gadījumi. Neskatoties uz milzīgo sarežģītību, kas saistīta ar blokādes izveidošanu un uzturēšanu Hormuza šaurumā, praksē tas darbojās diezgan vienkārši. ASV uzrauga ūdens ceļus, izmantojot savus lidaparātus un jūras floti, lai meklētu kuģus, kas pārkāpj noteikumus. Ja tiek pamanīti kādi kuģi, tiem tiek izteikts brīdinājums. Loģiski tiem vajadzētu pakļauties šim brīdinājumam, un nekādas turpmākas darbības nav nepieciešamas. Tieši tā arī sākumā notika. ASV spēki pārtvēra un novirzīja 10 kuģu, apturot 10 miljonu barelu Irānas naftas plūsmu. Taču 19. aprīlī, tikai nedēļu pēc Trumpa paziņojuma, blokādes priekšā stājās pirmais lielais pārbaudījums. MV Tuska tika novērota, dodoties tieši uz Irānas ostas pilsētu Bandarabasu.
Šis ir Panamax klases konteinerkuģis ar kopējo tonnāžu, kas pārsniedz 66,000 tonu un garumu vairāk nekā 960 pēdas. Tas ir īsts jūras milzis, kas spēj pārvadāt milzīgus materiāla apjomus visā pasaulē. Pamanot šo milzīgo kuģi, kas atklāti ignorē tā noteikto blokādi, ASV sāk ievērot savu izstrādāto rīcības plānu. Tiek nosūtīts vadāmo raķešu iznīcinātājs USS Spruance, lai pārtvērtu Tuskāru un izteiktu skaidru brīdinājumu, aicinot nekavējoties pārtraukt ceļojumu un mainīt maršrutu. Tas atsakās. 6 stundas jūras spēka iznīcinātājs turpināja sekot Tuskāru, atkārtoti raidot brīdinājumus pa tilta radio un pat izšaujot brīdinājumu šāvienus pāri kuģa priekšgalām. Tomēr Tuskara kapteinis atteicās pakļauties, bezatbildīgi apdraudot sevi, savu apkalpi un visu kuģi. Paiet stundas, bet nekas nemainās. 6 stundas ir ilgs laiks jūrā, un lai gan kravas kuģi kā Tuskars pārvietojas lēni, tie tomēr kustas, ar katru mirkli arvien vairāk tuvojoties savam galamērķim. ASV nevar atļauties gaidīt mūžīgi, šo strupceļu nedrīkst ļaut turpināties. Un tāpēc 6 nogurdinošām stundām ar sarunām turp un atpakaļ, kas nedeva nekādu pozitīvu rezultātu, pavēle tiek saņemta no CENTCOM komandiera admirāļa Brēda Kūpera. Spruance ir dota atļauja atklāt uguni, lai neutralizētu Tuskāru uz Irānas kuģa. Amerikāņi nosūta vēl vienu ziņojumu, bet šoreiz tā nav brīdinājuma vēsts. Šoreiz tā ir pavēle. Ikvienam, kas atrodas Tuskāra dzinēja telpā, nekavējoties jāevakuējas, citādi pastāv dzīvības zaudēšanas risks. Drīz pēc tam ASV iznīcinātājs atklāja uguni ar savu 5 kolu Mark 45 Mod 4 galveno lielgabalu. Kuģis veica ļoti precīzu, gandrīz snaipera cienīgu triecienu tieši pa Tuskāra dzinēja telpu. 9 šāvieni, ar to pietika. 5 colu šāviņi tieši izsita caurumus tērauda korpusā, tie iekļuva dzinēja telpas ārējā sienā un saplosīja kuģa dzinēja sistēmas. Dažu sekundžu laikā Tuskāra pilnībā apstājās. Tas tika brīdināts, tas neklausījās un par to samaksāja savu cenu. Nepilnas pusstundas vēlāk ASV jūras kājnieki no 31 jūras kājnieku ekspedīcijas vienības MEU ar helikopteru pārlidoja uz kuģi. Viņu lieliski izmantoja savus gadu gaitā iegūtos treniņus, veicot ļoti efektīvu un ātru tuvošanās operāciju un drīz vien pārņēma kuģa kontroli. Ar vienu triecienu ASV ir pierādījusi, ka ir gatava, apņēmīga un spējīga īstenot savu blokādi visefektīvākajos un precīzākajos veidos. Nevis ar bombardēšanas uzlidojumiem vai raķešu triecieniem, bet gan pārsteidzoši precīziem uzbrukumiem, kas paralizē pat vislielākos kravas kuģus. Akumirklī tas vairs nav tikai vārdu karš, bet gan īsta, spēcīga rīcība. Vienīgais atlikušais jautājums ir, vai Irānas kapteinis mācīsies no Tuskara piemēra vai turpinās savus neprātīgos mēģinājumus apiet blokādi. Atbilde pienāk ātri – 6. maijā. Irāna nav guvusi mācību. Kopš Tuskara atspējošanas pēdējās dienās ir pamanīti un apturēti vēl vairāk tā sauktie blokādes pārkāpēji. Irāna pat ir ķērusies pie ēnu tankuģu taktikām, izmantojot kravas kuģus ar atspējotiem transponderiem un aizklātiem nosaukumiem, cerot, ka tiem izdosies izsprukt nepamanītiem. Taču ASV vienmēr vēro ar acīm debesīs un pāri ūdeņiem. Tās spēki uzrauga katru kuģi, kas šķērso Hormuza šaurumu. Viņi rūpīgi identificē katru kuģi, pārbauda tā vēsturi, īpašniekus, karogus un citus datus, lai noteiktu, no kurienes tas nāk un uz kurieni dodas. Un viņi tikko ir pamanījuši vēl vienu Irānas kuģi, kas mēģina izslīdēt garām blokādei. Šoreiz tas ir MT Hazna, milzīgs ģēlnaftas tankuģis, kas ir vairāk nekā 300 metrus garš. Viņi dodās cauri starptautiskajiem ūdeņiem uz citu Irānas ostu, Omānas līcī. Tagad amerikāņi šo rutīnu zina kā savus plaukstas. Tiek nosūtīts kuģis, lai pārtvērtu Hazna, un tiek izsniegts pirmais brīdinājuma ziņojums. Kuģim nepārprotami tiek paziņots, ka tas pārkāpja blokādi, un tam jāmaina kurs vai arī jārēķinās ar sekām. Tāpat kā Tuskara gadījumā, Hazna atsakās pakļauties. Seko vēl vairāki brīdinājumi, taču arī tie nedod vēlamo rezultātu. Hazna turpina savu kursu, arvien vairāk tuvojoties galamērķa ostai. Vēlreiz ASV nav atlicis neviens cits risinājums. ASV jūras spēku FA-18 Super Hornet paceļas no aviācijas bāzes kuģa Abrahams Linkolns un steidzas pretī Irānas tankuģim. Pilots saņem pavēli neutralizēt kuģi, taču viņš nemērķē uz dzinēja telpu, kā tas bija ar Tuskāru. Tā vietā viņš mērķē uz vēl mazāku mērķi – stūri, kas atrodas aiz tankuģa dzenskrūves. Šāda šāviena izpilde prasa ārkārtēju prasmi, taču ASV ir daži no izcilākajiem pilotiem pasaulē, kas ir visintensīvāko apmācību programmu rezultāts.
Tuvojoties ideālā leņķī, precīzi notēmējot, pilots nospiež savas Super Hornet M61A2 vulkāna 20 mm ložmetēja sprūdu, izšaujot vairākas kārtas tieši stūrī, nekavējoties to izslēdzot. Hazne nezaudēja jaudu, tās dzinējas un gandrīz visas svarīgākās sastāvdaļas palika neskartas un nebojātas. Arī kapteinis un apkalpe palika neskarti. Bet stūre bija nelietojama, un kuģis bija izslēgts no darbības. Stūres iznīcināšana uz 1000 pēdu gara tankuģa rada milzīgu dreifēšanas risku, jo bez tās tankuģis kļūst par milzīgu, nekontrolētu raķeti, kas var bīstami ieklīst apkārtējā komerciālajā satiksmē vai uzskriet uz sēkļa. CENTCOM bija nepieciešams veids, kā iznīcināt kuģi no iekšpuses, piespiežot to nomest ānkuru tieši tur, kur tas atradās. Kas mūs atgriež pie 8 māja MTC Star 3 un MTC Sevda turpina savu ceļu cauri Omānas līcim. Pietuvinot skatu tuvāk Irānas ostai augšā, ar simtiem jūdžu stundā tuvojas FA-18 Super Hornet. Arī tās gatavojas veikt vēl vienu pārsteidzoši precīzu triecienu. Ne uz stūres, ne dzinēja telpā, ne arī dūmbadā. Šīs milzīgās konstrukcijas izvirzās no šo kuģu augšdaļas. Bet, ja tu ieskatītos tajos iekšā, tu redzētu līdz pat dzinējam apakšā, jo dūmbats tehniski ir nekas vairāk kā milzīga vertikāla izplūdes caurule. Ja tu varētu iemest bumbu šajā caurulē, tā nokristu līdz pat dzinējiem, iznīcinot svarīgas iekšējās sastāvdaļas, piemēram, izplūdes vārstus un cilindrus, neizraisot nevienu iespiedumu kuģa korpusā. Mūsdienu jūras dzinēji ir ārkārtīgi jutīgi pret jebkādām pēkšņām spiediena izmaiņām, un šī ietekme nekavējoties aktivizētu kuģa ārkārtas apstādināšanas protokolus, apstādinot kuģi dramatiski. Lai veiktu šādu triecienu, tu nevari paļauties uz jebkādu vecu bumbu. Tev vajag tādu, kur darbina dažas no pasaulē vislabākajām vadības tehnoloģijām. Tieši ar to ir aprīkots Hornets ar GBU 54 lāzera JJ Dams. Tās sākotnēji bija vienkāršas 500 mārciņu bumbas bez jebkādas vadības sistēmas, kas nozīmē, ka pilotiem bija jāizmetās ar pilnīgu precizitāti, lai vispār būtu kaut mazākā cerība trāpīt mērķī. Pievienojot Joint Direct Attack munīcijas komplektu, šīs vienkāršās bumbas kļūst līdzīgas raķetēm, izmantojot GPS un inerciālās navigācijas sistēmas, lai trāpītu savos mērķos. Ar gandrīz perfektu precizitāti un tikai minimālām kļūdas robežām, lāzera vadības pievienošana vēl vairāk uzlabo to precizitāti, ļaujot tām ar ievērojamu uzticamību trāpīt kustīgiem mērķiem. Notēmējot, Super Hornet pilots nospiež pogu, bumba tiek nomesta un GBU iekšējās navigācijas sistēmas pārņem vadību, virzot sprāgstvielu uz mērķi. Ja bumba novirzās no mērķa pat par dažiem colām, tā var trāpīt kuģa virsbūvei vai klājam, izraisot potenciāli simtiem upuru. Bet tas nenotiek. Bumba trāpa tieši tur, kur tai jātrāpa, tieši dūmvadi. Sprādzienu vilnis tiek ierobežots ar tērauda cauruli, tāpēc tam nav kur citur doties, kā tikai lejup. 500 mārciņas sprāgstvielas eksplodē jūras dīzeļdzinējā, kas ir 3 stāvu ēkas lielumā. Šķembas saplosa turbokompresorus, tērauda piedziņas vārksts iestrēgst, galvenie dzinēji apstājas, propellers apstājas un kuģis iegrimst tumsā. Tikai dažas minūtes pēc tam, kad pirmais Irānas kuģis ir padarīts nekustīgs, otrs piedzīvo tieši to pašu likteni. Vēlreiz lāzera vadāms ierocis tiek palaists no Super Hornet lidmašīnas. Tas precīzi drāpa savam mērķim, dūmenim, un ar lielu ātrumu ielido atverē, iznīcinot kuģa dzinēja sistēmas no iekšpuses. Pirms dažām minūtēm šie divi kuģi lēni, bet neatlaidīgi devās uz savu galamērķi, klai pārkāpjot amerikāņu blokādu. Tagad no tiem izplūst dūmu mutuļi, jo dzinēji apstājas un apkalpes steidzas uz glābšanas laivām. Abi kuģi ir apstājušies uz ūdens, taču, kas ir būtiski, tie joprojām turas virs ūdens. Tas nozīmē, ka nav lieku cilvēku upuru, nav humanitāro krīžu, nav milzīgu naftas noplūžu vai ekoloģisku katastrofu, par ko būtu jāuztraucas. Un tieši par to ir dūmvada trieciens. Tas nav jautājums par to, ka ASV jūras spēki vienkārši demonstrē savu precizitāti, ieročus vai pilotu apmācību. Tas ir augstākais jūras blokādes īstenošanas izpausmes veids. Pilnīgi precīzs un uzreiz paralizējošs trieciens, kas var apturēt naftas tankuģus un kravas kuģus, bez nepieciešamības pēc asins izliešanas vai brutalitātes. Līdz 2026. gada māja vidum CENTCOM ziņo, ka blokādes pārtveršanas un precīzie triecieni ir apturējuši vairāk nekā 70 tankuģu iekļūšanu vai izkļūšanu no Irānas ostām. Tiem pašiem kuģiem ir jauda pārvadāt vairāk nekā 166 miljonus barelu naftas, kuru vērtība tiek lēsta apmēram $13 miljārdu apmērā.
ASV jūras spēki parauzēja šo floti, izmantojot $60 miljonus vērtas iznīcinātāju lidmašīnas. Bet kas notiek, ja jums nav jūras spēku? Kad Vladimirs Putins uzbruka ar savu $8 miljardus vērto ēnu floti, Ukraina neizmantoja iznīcinātāju lidmašīnas. Viņi izmantoja $20,000 vērtu rotaļlietu. Skatieties, kā tieši viņi to paveica, noklikšķinot uz video zemāk. Un tiksimies nākamajā Kaujas lauka šovā.